Labdien! Mani sauc Haralds Raviņš, un šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku par mājaspeli un lauku. Kādā siltā dienā mājaspeli izlem no grīdas apakšas un aizved uz siltumu pie savas radinieces – laukupeles. Nu, labdien! Vai pazīst vēl arī savu radinieci? Labdien, labdien! Kā nu tu no māsas vairs neatpazīšu? Ak, tavs prieks, ka pie manis atnāca. Bet vai ceļu labi zināju? Neapmaldījies. Kur nu maldīsies? Bet saki, māsiņ, kas tā tur pa tādu spoļguļā ugu? Tie sadīgušie graudi. Mana vienīgā barība. Laukupele bēdīgi atbildēja. Ak, Dievs! Kāda maize? Man pie tādas maizes būtu jānomirst badā. Māsiņ, cik man pavisam citāda pārtika. No rīta gaļa, pusdienās tauku, vakariņās krējums. Un to visu es tik no olas iziedoju, virtuvē atminu. Mana dzīve ir zelts pret tavu. Nāc tādēļ uz manu māju, dzīvosim kopā. Labi, iešu. Naktī abas māsas radinieces izlien no pagrīdes un prasa circinīgi. Ķirti, vai kaķis mājā? Nē, aizbrauc ar peļādām uz Rīgu. Nu, tad laiks, mājaspele priecājās. Paliec, māsiņ, tu tepat. Es nesīšu tev klāt, un tu nesīsi jaunu. Bet līdz ko mājaspeles soļus divus parikšoja, te kaķis brāts virsū. Par laimi, šoreiz vēl labāk paspēja iespūt. Citādi zelta dzīve būtu pagalām. Nu, nekas, kad te neizdevās, iesim pa pamatu caurumu uz klēju, spēt ēst. Noiet, bet te atkal klizma. Saimnieka ākšanas radiniecēm kā saldedzis virsū. To redzēdam, laukupele tūlīt griežās uz savu māju sacību. Man labāk sadīgušie graudi drošumā, nekā tavi garduļu mūžīgās bailēs. Es savus graudus pati sakrāju, bet tu tik no otra labumiem pārtiec. Ar Dievu! Vēl man ir sagatavot latviešu tautas anekdoti. Reiz kāds zēns iegājis maiznīcā, pircis maizi. Maiznieks viņam nosēs mazāk kā vajag. Kad zēns aizrādījis, ka maiznieks nepareizi sver, maiznieks atbildējis. Nekas, būs vieglāk aizmest. Zēns arī uz galda, multis naudas mazāk kā vajag. Kad maiznieks aizrādījis, ka nav pietiekoši naudas, zēns atbildējis. Nekas, būs vieglāk saskaitīt. Vēl man ir sagatavots atgadījums no manas dzīves. Vai vēlaties to dzirdēt? Jā. Nu, tad klausieties. Pirms 2 gadiem vecāki man nopirka mazu, mīļu un bezgalīgi skaistu pundurpuisi. Zooveikalā mums teica, ka tā ir meitene, tāpēc nosaucām viņu par Monu. Pēc vairākiem mēnešiem Mona salēnoja actīm, tāpēc vedām viņu pie vetārs. Un tur izrādījās, ka mana turšu meitenīte patiesībā ir brašs puika. Sākumā biju vīlies, jo ļoti patika viņam vilkais vārds, bet pēc neilga pārdomu brīžu pārsaucu Monu par Moniņu. Šķiet, ka arī viņš ir apmierināts ar savu jauno vārdu. Tikai mans mazais brālīts vēl joprojām uzrunā Moniņu vārdā Mona. Labi, ka drusis to nesaprot. Paldies par uzmanību.